jums tikpat viļņains būs kā kaimiņam, bet tur īstenībā divas lietas ir. Vai nu materiāla biezums, vai otrs stāsts ir tieši bāņa vai valdes profila platums. Un, teiksim, pārstāvjā 0,5 biezumā, tad jāskatās, vai viņš ir matēts vai nav matēts. Tad, attiecīgi, teiksim tā, kāpēc veidojās tas tieši, teiksim, tas vilnis. Bet, ja var no tā paša 0,5 materiāla, lai tas vilnīts būtu mazāk uztaisīt, nevis standarta platumā bāna, bet šaurāk. Ko tas nozīmē? Tad, attiecīgi, tas laukums, kurā viņā veidoties, tam pašam burbulim ir krietni mazāks, un tad tieši ar to 0,5 arī var dabūt gatavu, lai tas materiāls izskatītos baigi fēnu un jauki. Tāpēc bieži vien tas 0,6, protams, kā arī ir ļoti labs, teiksim, tā kā ļoti labs risinājums, lai nebūtu, lai tas tieši izskatītos tā, kā jebkurš vēlas, tad taisna forša plakne, bet to arī var dabūt īstenībā ar 0,5, un izvēlās tieši šauro bāni. Un te īstenībā šeit ir stāsts arī ir, kad nav standarta platumā, kas ir labi klase, plus mīnus, tas ir visur vienādi, viņi arī būtu tāpat kā, tas platums būtu tāpat kā valdes profilam, bet šeit ir nevis rullis dalīts uz divām pusēm, bet uz trīs pusēm. Automātiski šeit ir te jau var redzēt, kad viņš jau te pakā ir krietni mazāk ir deformējies, un tiešām tas tāds, un viņš arī, teiksim, šeit arī estetikā jautājums ir, kāpēc viņš paliek populārāk, tieši arī mazliet šaurāk, jau kādu laiku paliek šaurāk. Tomēr tas nav tas standarta platums, tās šuvītes redz mazliet vairāk, un laikam estētiski patīk vairāk. Man arī tas personiski patīk vairāk.